Nekad neļauj klientam tev atzvanīt. Tātad, pavisam īsts video par to, ka bieži vien pārdevēji pieļauj šo kļūdu un atstāja visu klientu rokās. Nekad mēs neļaujam klientam sev pārzvanīt. Un kāds ir iemesls tam? Tāpēc, ka ja mēs atļaujam klientam sev pārzvanīt, tad pirmkārt, mums nav vispār skaidrības, vai tas vispār notiks. Ja notiks, tad kad tas notiks? Un tad mēs arī jūtamies slikti zvanīt atpakaļ, jo viņš jau teica, ka viņš man pārzvanīs. Tāpēc, draugi mīļie, mēs nekad neļaujam klientam sev pārzvanīt. Jo bieži vien sarunas beigas izklausās šādi. Klients saka, jā, labi, nu tad es apstīšos un jums pārzvanīšu. Jā, labi, nu tad sazinamies, viss. Un tas klients iekrīt nekurzemē. Nekurzemē ir tā vieta, kur jūs negribat, lai viņš iekrīt. Jo nekurzemē nav skaidrs, kurš atzvana, kad atzvana, vai vispār atzvana un kas vispār notiek. Ja? Tātad vienmēr ir jābūt pilnīgi skaidriem nākamajiem soļiem, un tie nākamie soļi ir tādi, ka tu kā pārdevējs atzvanat klientam. Lūk, ko mēs darām, kad klients saka pa sarunas beigās, jā, nu labi, tad es apstīšos un atzvanīšu. Ko mēs darām? Vieglākais veids, kā šo tikt galā, ir, jā, nav problēma, Klau, ar to atzvanīšanu, zini, kā ir. Patiesībā es lielāko dienas daļu pavadu tieši šādos zvanos, kā šobrīd tieši ar tevi, ja? Un man patiesībā sazvanīt ir diezgan neiespējami. Patiesībā pēdējais, ko es vēlos, ir, lai tu man zvani un es neceļu un tev man jāskrien pakaļ. Daram tā, jā, nu uzmet tāds un tad es tev atzvanīšu. Kad ērtāk? Ceturtdien vai piekdien? Viss. Ja? Mēs sēdām pateicām, kāpēc nevar atzvanīt, un mēs iedavām viņam divas izvēles iespējas. Kad tev atzvanīt? Ceturtdien vai piekdien? Un lielākoties, kas šeit notiek, jā, nu labi, nu tad uzzvan man ceturtdien. Viss. Un bērni bumba ir mūsu pusē. Mums ir sarunāta tikšanās, ka mēs ceturtdien viņam kaut kādā, un arī laika mēs, protams, sarunājam. Konkrētā laikā zvanīsim šim te klientam. Un tagad mums ir tiesības zvanīt. Viņš ir piekritis, ka mēs zvanīsim viņam. Un kad jūs zvanīsiet, jūs vairs nejutīsieties vainīgi, kad jūs viņam traucējat. Jo bieži vien tā problēma ir tāda, ka netiek sarunāts konkrēts laiks un tiek atstāts visu klientu pusē, tad jums ir kā pagājuši 2 dienas, viņš nezvana. Viņš man solīja zvanīs, tā 2 dienas pagāja nezvana, labi, pagaidīšu vēl šodien. Paiet 3. diena, atkal nezvana, bāc, ko darīt. Es varbūt uzvanīt, bet nē, es jutīšos slikti, bāc, nē, nu es viņam uzbāzīšu. Viņš man teica, ka uzvanīs, labi, pagaidīšu vēl. Paiet nedēļa, viņš nezvana. Un tad tu zvani, viņš jau vispār par tevi ir aizmirsis. Tas bija vienkārši vieglākais veids, kā no tevis tikt vaļā. Un pēc nedēļas viņam zvani, viņš pat neatcerās tevi, ja? Vai viņš saka, jā, nebūs interesanti, viss. Tātad mēs to negribam darīt. Tātad mūsu uzdevums ir vienmēr, lai bumba paliek mūsu pusē. Jo ja mums būs sarunāts konkrēta diena, konkrēts laiks, kad mēs zvanam, mēs nekad nejutīsimies slikti. Mums bija sarunāts. Jā, nē, sveiks, jā, runājām pagājušo otrdienu, jā, bija sarunājuši šodien sazvanīties. Jā, un visu sākam sarunu. Tātad mums ir sarunāts konkrēts appointments, tā saucamais, jā, tikšanās, nezinu, laiks ierezervēts. Kad mēs zvanām, mums ir visas tiesības zvanīt, jo viņš neceļ, mēs zvanām vēlāk. Lūk, tāpēc atceramies, nekad neļaujam klientam sev atzvanīt. Mēs vienmēr pabeidzam sarunu ar konkrētiem nākamajiem soļiem. Nu, un patiesībā te jau ir vēl tas, ka līdz šim jau vispār tur nevajadzētu nonākt. Ja klients tā saka, labi, es apsīšu pārzvanīšu, ja? Tur jau pirmkārt ir problēma tajā, ka visdrīzāk tur prezentācijas posmā ir problēma. Tad šis ir tāds vienkārši izrāvums no tā, ja tev jau būtu jāsakārto viss tik tālu, kad klients saka, jā, ok, tas izklausās labi, ja? Man, teiksim, ir kaut kāda konkrēta nākamie soļi, nezinu, turpināt, piemēram, jāskaņo ar, nezinu, vadību vai jāskaņo ar kaut kādu vadību Igaunijā un tam līdzīgi. Ok, ja? Un tad viņš saka, es tev pārzvanīšu. Nē, tu man nepārzvani, es tev pārzvanīšu. Ja? Lūk, pavisam īsi, draugi mīļie, neļaujiet klientiem sev atzvanīt, vienmēr zvanat jūs paši. Ja gribat uzzināt daudz vairāk par un ap pārdošanu un tikties Zoom grupas zvanos, kurās mēs runājam par daudz un dažādām lietām par pārdošanu, tu vari uzdot sev interesējošus jautājumus tieši par savu produktu, savu pakalpojumu un savu nozari. Spied uz linku zemāk un tiekamies pārdošanas apmācību platformā, kurā tu vari mācīties no jebkuras vietas pasaulē, no mājām un vienkārši kļūt labāks jau šodien. Tiekamies! Čau!